Laipni lūgti mans stāsts, mans spēks podkāstā. Šeit tik nedēļu mēs uzklausīsim aizraujošus dzīves stāstus, atklājot to, kā mūsu drosmīgo viesu dzīves izaicinājumi un piedzīvojumi veidoja to personību, ko redzam šeit šodien. Šī podkāsta mērķis ir saskatīt un ieraudzīt visu dzīves notikumu nozīmi mūsu katra unikālās personības izveidē, lai tādējādi mēs varētu pieņemt to un iemīlēt ar vien vairāk. Paldies, ka tu esi šeit. Klausies tālāk un uzzini, kas tad mūs sagaida šodien. Šodienas epizodē Ilze Zvejniece Laumane. Ilzes nejauši atrastā spēka dziesma, manuprāt, patiesībā brīnišķīgi raksturo Ilzi. No viegluma, jauneklīguma dzīves prieka līdz dziļam dziļumam un sievišķībai. No jaunatnes darba Ilze nonākusi pie seksualitātes un baudas kočinga. Kā tad Ilze te nonākusi un kāds ir Ilzes spēka stāsts, kā jau parasti klausies tālāk šodienas epizodē. 3, 2, 1... Aiziet. Sveiciens jau 4. epizodē. Mans stāsts, mans spēks šodien mums ir ļoti foršs viesis, ļoti dvēseliska un zinoša un gudra un jauka sieviete. Tas ir tas, ko es varu teikt. Ilze noteikti pastāstīs vairāk, bet pie mums šodien ir Ilze Zvejniece Laumane. Jā, gandrīz jau, ne? Un tas, ko es varu teikt par Ilzi, es zinu jau kādu laiciņu, bet nebijām tikušās sen. Iepazināmies ļoti skaistā pieredzē, kur redzēju Ilzi darbā, bet šajā brīdī, laikam, tajā brīdī tu biji vairāk kā trenere un viesis. Un līdz šim brīdim Ilze ir nedaudz kļuvusi par jau citu personību, pavisam noteikti, un vienkārši es domāju, sāksim ar to, ka paldies, Ilze, ka tu esi šeit. Paldies, ka tu esi ieradusies. Man liels prieks. Un noteikti vari vienkārši pati sākt pastāstīt, kas tu esi. Kas tu esi šobrīd? Paldies par uzaicinājumu. Man liels prieks parunāties un satikties ar tevi atkal dzīvē, ne tikai internetā. Jā. Rīktīgi forši katru reizi. Kas es esmu? Tāds ir jautājums. Es šobrīd profesionāli sevi saucu par certificētu seksualitātes koču un mācīšanās facilitātori. Šeit mācīšanās facilitātori man nāk no manas iepriekšējās profesionālās dzīves, bet es to negribu pazaudēt, tāpēc, ka tā ir svarīga daļa manis. Un seksualitātes coachings ir tas, kamī es eju, kamī es atrodu sevi, mācos atrast sevi uzņēmēju darbības laukā un tādā veidā dot to, kas man šobrīd ir jādod pasaulē. Jā. Kas vēl es esmu? Pastāst, kas vēl es esmu? Šis liekas tāds grūtākais jautājums. Man tā besī vienmēr tas kā vizītkartes kaut kā vienā minūtē sevi noprezentēt. Šobrīd tas, kas man nāk prātā, es esmu sieva. Jā, es jūtos teikt tā ļoti ērti un pagodinoši. Šobrīd savā dzīves posmā teikt, ka es esmu sieva. Es jūtos kā partnere savam partnerim. Un es esmu sieviete, kas mācās būt šajā pasaulē un izbaudīt dzīvi. Kas plūst, veidojas un ar visiem tiem kāpumiem un kritumiem. Pirms mēs ejam tālāk, man uzreiz nāk jautājums, vai tieši šī profesija, kas tev ir nākusi šobrīd, seksualitātes un attiecību kočs, vai ne? Vai tas tev ir nācis tā kā vairāk un padziļinātāk tieši kļūstot par sievu un pieredzot tādas skaistas partneru attiecības un seksualitāti, vai tas jau kaut kur iepriekš figurējās?
pētīt savu seksualitāti un veidot attiecības ar seksualitāti tā ļoti padziļināti. Es sāku 20. gadā, kad es šķīru savu pirmo laulību, un es sapratu, ka es jūtos gana brīva un gana izmisusi, lai pievērstos tam, kas mani interesē, kas mani baida, un seksualitāte man ir interesējusi vienmēr. Tas bija gluži vienkārši tas brīdis, kad es jūtos, nav ko zaudēt. Un bija Covid, un tāpat nebija jāstrādā katru dienu, un jādara un jāorganizē projekti. Līdz ar to es to ļoti padziļināti sāku darīt. Un īstenībā, tad, kad es nolēmu pieteikties un sākt mācīties seksualitātes coachingu, tas nāca patiesībā vienā laikā ar laiku, kad mēs ar vīru Ģirtu sākām būt kopā. Jā, tas notika ap to pašu laiku. Es teiktu, kaut kādā ziņā satikšanās un būšana kopā ar viņu man deva tādu neapzināti tādu drošības sajūtu, ka es varu kļūt par vairāk to, kas es esmu, kam man ir jābūt, un es tikšu pieņemta, un es tikšu mīlēta. Tas ir tik skaisti. Tas ir tā kā kopā, līdz ar to tas ir kopā vies, un es esmu šausmīgi daudz iemācījusies esot kopā ar viņu, un es ļoti daudz izmantoju coachingu mūsu attiecībās un palīdzot viņam, un īstenībā mana specializācija, kurā es eju, ir tieši vīriešu seksualitāte, un līdz ar to būšana kopā ar Ģirtu man ļoti dod iespēju daudz ļoti intīmi uzzināt, kā viņš skatās uz kaut kādām lietām, kā viņš izjūt lietas, kā vīrietis. Ļoti interesanti, un patiesībā man ļoti rezonē, jo pēdējos 4 gadus, kad es esmu satikusi arī savu draugu Māri, es arī visu laiku saku un dzīvoju ar tādu attiecības ir mans lielākais skolotājs. Ne tikai tāpēc, ka es mācos par sevi, jo tas, ka man atnāk partners, tas nozīmē, tas ir nākamais vecāks, respektīvi. Tas ir mans tuvākais cilvēks, caur ko es spoguļoju visu, kas ir bijis jau iepriekš. Bet, ne tikai caur to, bet arī vērojot kā savu partneri, kāds ir vispār vīrietis un kāda esmu es, un tā drošā vide, es ļoti varu rezonēt. Un man prieks, ka tev ir šāda droša vide, tas ir ļoti skaisti. Jā, man prieks arī par tevi, pilnīgi noteikti, un par jums abiem redzot. Es redzu, cik ļoti tas mainās, kad katrs var būt vairāk, katrs pats attiecībās, nevis ideja par sevi un ideja par otru cilvēku. Tas maina vispār šo pamatu, no kurienes mēs dzīvojam, un no kurienes sākam un kā redzam pasauli. Tas ir tik vērtīgi, un es gribētu, lai katrs var un uzdrošinās to pieredzēt. Jā, pavisam noteikti. Bet tieši tāpēc mums tas ir dots, lai mums būtu iespēja parādīt to arī cilvēkiem, tā kā man prieks. Labi, tad es nedaudz atgādināšu, jo es aizmirstu, man liekas, atgādināt pašās sērijās par to, kāda ir šī uzbūve tieši šim podkāstam. Droši viņu var arī kaut kā pakustināt, kā tu gribi. Satraukumam nav pamata. Jo šis podkāsts un šīs sarunas sērijas ir par cilvēku stāstiem un to, kādas dažādas lietas ir notikušas cilvēka dzīves pieredzē, kādi visdažādākie notikumi var aizvest tomēr pie tā, kas ir patiešām tavs, un vēlos caur šo visu parādīt tādu pieņemšanu, ka jebkas, kas notiek, pilnīgi tam ir vieta, nav tā, ka tam nav vietas, visam ir jābūt. Līdz ar to mēs tā iesim, no tava piedzimšanas brīža, un tad nonāksim atpakaļ šeit. Mums jau bija tik interesants sarunas fonā, ka man grūti tagad tā aiziet atpakaļ, bet kā tavs vīrs man tikko atgādināja, ir jāiemācās atmācīties un aiziet atpakaļ. Līdz ar to, sāksim ar to, ka es gribētu, lai tu man pastāstīji, kas ir, kur tu uzaugi. Sāksim ar to, kur tu uzaugi. Kur tu piedzimi drīzāk? Jā. Es piedzimu un uzaugu un absolūti lielāko savas dzīves daļas esmu dzīvojis Alūksnē. Pierobežas pilsētā, kas ir super interesanta, super izaicinoša kaut kādā ziņā. Pilnīgi noteikti ļoti skaista un ļoti piepildoša vieta. Jā, es esmu bijusi reizēm Alūksnē, bet neesmu ar viņu tik ļoti savienojusies. Ticu, kā tu izņemot toreiz, kad es satiku tevi tur. Tur es saprotu, wow!
Alūksnē ir spēks. Šeit notiek kaut kas tāds. Jā, un es tomēr, es nevaru nepieminēt ģimeni, kurā es ienācu, un kā tas nākas, ka es esmu Alūksnē, man ir tik ciešas saites, jo mana mamma ir, es viņu saucu par nevalstisko organizāciju Karalieni, viņa šajā pusē kopš 98. 99. gada, kad viņi sāka, kad viņi izveidoja un sāka vadīt Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centru, viņa ir bijusi super iesaistīta vietējā kopienā un ļoti veicinājusi cilvēku darbošanos ārpus sava darba, varbūt ierastā darba, tādu kopienas aktivitāti. Viņa to ir darījusi visus šos gadus, cik tas ir, ļoti daudz, šķiet. Un, gandrīz cik man. Jā. Jā. Un, jā, mans vecstāvs ir ļoti aktīvs pēc pensijā. Viņš bija Daugavas vanagu vadītājs, Alūksnes nodaļas vadītājs daudzus gadus. Kas ir Daugavas vanagi? Daugavas vanagi ir organizācija, kur, tāda, teiksim, patriotiska organizācija, kas izveidojās ārzemēs pēc Otrā pasaules kara un strādāja pie Latvijas neatkarības, un tad viņi pēc tam pārnāca 90. gados arī ienāca Latvijā. Tad patriotiska audzināšana, teiksim. Bet es teiktu, mums ģimenē nebija tāda ļoti tieša patriotiska audzināšana. Šī piederība vietai un kopienai un Latvijai veidojās caur pieredzot, kā man ģimene dara darbus vietējās kopienas un Latvijas labā. Bet tas tā nebija nekad tāda strikta audzināšana. Tagad par Latviju. Nē, tā bija vienkārši likās tāda normāla lieta. Jā, mans krustāvs ir ļoti aktīvs bijis un arī tāds aktīvs kopienas atbalstītājs caur savu biznesu. Un, jā, ļoti tādi, es teiktu, ļoti tādi darbīgi cilvēki ģimenē. Un kāda bija tava bērnība? Respektīvi, līdz kaut kādiem, teiksim, līdz 5 gadiem. Kas ir tas, ja tu tā iztēlojies līdz 5 gadu vecumam, kas ir tev apkārt? Jo, piemēram, es uzreiz iedomājos teliņi, viss tas, vēl kaut kas tur. Kas ir tas, kas tev ir apkārt šajā laikā? Kas man ir apkārt? Es teiktu, tā sajūta ir sadalīta starp 2 pilsētām, 2 vietām. Alūksnē dzīvoklis un vecvecāki, un tad ir īpaši vasaras un nedēļas nogales ape un vecvecāki. Jo man mamma super daudz strādāja. Teica strādāja. Tā kā visi kaut kur strādāja, un es teiktu, ka mēs ar brāli ļoti dzīvojāmies pie vecvecākiem. Un varētu būt, ka tas līdz tiem 5 gadu vecumam man sajūta vairāk par api, kur es varu darboties, dzīvoties tādā brīvā atmosfērā. Alūksne tā ir aktīvi, man liekas, man ienāca vēlāk. Es apzinos sevi, saistu ar Alūksni tādos no pusauģu vecuma aptuveni. Labi, tad kas notiek vēl apē? Šis ir baigais jautājums. Jā, varbūt man vajadzēja tevi sagatavot. Jā, varbūt. Okay, let's see. Upe, Vaidavas upe. Peldēšanās, braukšana peldēties. Tagad tas, kas man nāk prātā, man mācīja gan tētis, gan krustāvs. Es iedomājos, mācīja peldēt pareizi. Tāda ņemšanās, darbošanās, iet pārgājienos ar vectēvu, piemēram, cept speķi uz uztaisītiem iesmiņiem, iekurt ugunskura pie Vaidavas upes tādā atkušņa ziemā. Suns, kas kaut kur skraida apkārt kā vājprātīgs. Jā. Nesen man nāca tādas atmiņas par naudu, tāpēc, ka septembrī es sapratu, ka man ir baigi sūdīgas attiecības, tādas fundamentāli sūdīgas attiecības ar naudu, un tad, kad esmu seksualitāti apgūsi, tad pienāca naudas jautājums. Un tad tas, kas man nāca prātā, ir, ka es apē taisu kaut kādu veikalu, es zinu, ka brauks tētis, viņš atbrauc, un es viņam pārdodu
tās ogas, viņš iedod 10 repšikus, kas droši vien bija ļoti maza nauda, repšiki bija kaut kas starp rubļiem un latiem, kas bija ļoti mazu laiku. Es nezinu, cik reāli ilgu laiku, bet tad vecmama savāca to manu naudu, lai noliktu drošā vietā, un kamēr es to naudu gribēju dabūt atpakaļ, tie repšiki vairs nebija derīgi. Viņi bija izbeigušies, tad bija Latvijā parādījušies, un man bija baigā aplausiena sajūta par to, ka es esmu nopelnījusi naudu, bet es viņu neesmu varējusi iztērēt. Tādas atmiņas. Bet vai naudu vajag tērēt vai baudīt? Man liekas, ka jebkas, ko var darīt ar naudu, ir tas, ko var darīt ar naudu. Labi. Labi, ejam tālāk vienkārši uzreiz. 5 gadi līdz 8 gadi aptuveni, piemēram. Kādas ir tavas aizraušanās? Varbūt vari sajust, kas ir tas, ko tev patīk darīt? Es zinu, es, piemēram, liku puzles un krāsoju ļoti daudz. Puķis zīmēju un saulītes. Cik specifiski. Jā. Forši, kad ieminējies par zīmēšanu. Jā, zīmēšana noteikti bija tas, ko es ļoti daudz darīju. Mana mamma uzdāvināja man šķiet uz 18 gadu dzimšanas dienu tādu albumu ar maniem sakrātajiem zīmējumiem. Wow. Jā, tas gan bija tas, ko es visu laiku darīju. Tur jau ienāca klavieres, jo mani aizsūtīja mūzikas skolā, līdz ar to no kaut kādiem 6, 5 gadiem es gāju mūzikas skolas sagatavošanā, es gāju bērndārzā, man tur besija, man riebās darīt rokdarbus un visādus tādus mazos darbiņus, kas tur bija jādara. Nu jā, varbūt. Un mūzikas skola bija tāds čakars, es teiktu, bet man mūzika ir uzrunājusi. Un joprojām uzrunā. Līdz cik gadiem tu gāji mūzikas skolā? Likās mūžību. Man liekas, kaut kādi, es teiktu tā, es pabeidzu klavieres, kas bija 7. klase, tātad kaut kādi 13, 14 gadi, un tad man lika iet vēlreiz, es izvēlējos flautu vai es gribēju dziedāšanu. Man teica, nē, būs flauta, jo cits instruments, un tad pēc 2 gadiem man šķiet, es pateicu, fuck off, tā kā tagad es izlēmu, ka es šito vairs negribu, es vairs negribu šo stresu, es vairs negribu to, kas tur notika, un tad es pēc izstrīdēšanās ar mammu aizdevos projām no mūzikas skolas. Mamma gribēja flautu, ja? Viņa gribēja vienkārši, lai es turpinu. Viņas uzskatos, ka ir jāturpina, kamēr ir iespēja, ir jāturpina mācīties. Man bija cits uzskats par to, kā mācīties vai kā pavadīt savu laiku. Tā kā es absolūti priecājos par to, ka bija šī klasiskās muzikālās izglītības pamats. Es redzu, ka bez daudz kā tur var iztikt. Liela spiediena, bez tā pilnīgi mierīgi varētu iztikt, un tomēr tas ir tas laiks, un tas ir tās metodes un tā sistēma, kurā mēs dzīvojam, kas, paldies Dievam, lēnām mainās. Bet jā, tas bija tas, kur es ļoti daudz laika pavadīju, tātad 10 gadi principā mūzikas skolas laiks, kas aizņēma ļoti, ļoti, ļoti daudz laika. Jā, es īstenībā esmu dzirdējis un atceros, man arī bija draudzene, kas mācījās mūzikas skolā, viņa spēlēja violi, un katru reizi, kad mēs gājām pēc skolas, ja es varēju vienkārši iet uz māju vai vienkārši iet kaut ko darīt, viņai bija obligāti jāiet un jāpaspēlē violi. Jā, īstenībā šo, ka tu atgādini, tas ir man vairāk saistās to nākamo posmu, to skolas laiku, kad sākuma skola bija ļoti tuvu manu alūksnes vecvecāku mājām. Tas principā bija tā liela daļa laika, kur es pavadīju. Pēc skolas ir mazliet tur, ēdiens, mūzikas skola vai citi pulciņi un tad mājās. Un īstenībā tas bija diezgan brutāli. Tagad domājot kaut kādas 3. klase, un es mājās biju citreiz 8:30 vakarā. Jā. Tas bija daudz. Jā. Es ticu. Man bija tikai mākslas skola, kuru visbiežāk es bastoju, bet es gribēju iet arī muzikas skolā, bet man likās, ka man tam nav laika, lai gan mākslas skolas bastoju. Bet jā, man bija draudzene, kas gāja gan muzikas skolā, gan mākslas skolā, un man liekas, viņai bija
ļoti aizņemts laiks, bet tajā pašā laikā es viņu apbrīnoju vienmēr tajā laikā, un man likās, wow, nu, kā tu šito visu paspēji? Bet noteikti kaut kāds tas stresa līmenis, kā tu minēji, un tas spiediens ir, kas bija tādi vislielākie izaicinājumi tieši tajā laikā ar muzikas skolu. Ja tu saki par bastošanu, man mazliet skauž, jo es nevarēju atļauties bastot. Es nevarēju, mums noteikti bija tas sajūta par atbildīgumu, par to, ka es tā nevaru. Es nevaru melot daudz. Tā kā, ja es eju, tad es eju. Tas iemācītais atbildīgums, kas man kaut kādā ziņā liekas, tā kā, what the fuck? Jā, tas bija. Un es nebiju riktīgi sūdīga mūzikā, un līdz ar to tas bija papildus izaicinājumi, gatavoties koncertiem, citreiz gatavoties kaut kādiem konkursiem. Man nepārāk patika un patīk vispār ilgi sēdēt un ķimerēties pie vienas lietas. Līdz ar to tā praktizēšanās un trenēšanās nebija mana mīļākā lieta. Un tad es atceros citreiz, kad es gāju, man bija jāiet brīvdienās spēlēt klavieres. Es nesaprotu, kā īstenībā skolotāji, kā viņi var būt tik ļoti tā kā iekšā tajā lietā, ka viņi ziedo visas savas brīvdienas, lai trenētu bērnus uz kaut kādām konkursiem, piemēram. Tagad man tas liekas, ko? Bet tā cilvēki darīja, un tā cilvēki joprojām dara. Nu, lūk, un tad es gāju brīvdienās, un tad es nebiju, protams, iemācījusies, man skolotāji iebāza kaut kādā citā klasē, lai es spēlēju, kamēr es iemācījos. Un kaut kādā ziņā tas man patika, jo es pēc tam sajūtu to rezultātu. Forši es varu to izdarīt. Bet pašai man nebija tā baigais iekāriens to darīt pilnīgi noteikti. Jā, noteikti tā apziņa nāk pēc tam, ka bija. Jā, ka tur ir tā sava vērtība. Tad es gāju, tas, kur man mamma sāka sūtīt, kad brālis sāka mācīties angļu valodu 3. klasē, viņš ir 1,5 gadu vecāks. Līdz ar to es jau 2. klasē sāku iet kopā ar viņu uz angļu valodas privātstundām. Tā bija tāda lieta, ko darīt. Tad vēl kaut kādu pusgadu sporta skolā es gāju, lai izmēģinātu. Kaut kādā brīdī vēl arī mākslas skolā. Manai mammai vienkārši patīk, tā kā iebāsti. Viss kaut kur, mūs abas ar brāli īstenībā, viņa ļoti rosināja, vēl lika mums iet visu kaut kur, ko viņa pati nevarēja savā bērnībā izdarīt un mācīties. Līdz ar to mēs izmēģinājām un pieredzējām ļoti, ļoti daudz, ļoti lielu dažādību. Un es teiktu, ka ļoti liela daļa manas dzīves no 1. klases vasaras līdz pat kaut kādiem 20 gadiem bija vasaras ģimeņu nometnes 3x3. Es zinu, laikam. Tas ir diasporas, ne? Latviešu un diaspora. Kopā, latviešu ģimenes no visas pasaules. Un tā īstenībā ir milzīga daļa manas dzīves, tādas pieaugšanas un attīstīšanās. Skaists sveiciens Vandai. Ne? Nezinu. Man liekas, Vanda. Nu jā, Vanda. Es vismaz iepazinu tādu sievieti Vandu. Man liekas, viņa ir viena no vadītājiem tur, bet varbūt tas ir tagad. Jo tā varētu būt arī paudzes nomainījušās visnotaļ. Iespējams, jā. Ļoti interesanti. Nezināju tādu daļu tevis. Jā, tā bija milzīga daļa, jo man mamma sāka strādāt jau no 1. nometnes, kad viņa mūs pieteica. Mēs netikām kā dalībnieki, bet viņa uzaicināja strādāt uzreiz. Vai tajā laikā arī bija jāmaksā tur? Jā. Man liekas, diezgan tādas normālas summas. Jā, noteikti tam laikam bija, bet ja tu strādā, tad vēl ir kaut kādas atlaides, man liekas, es iedomājos. Un tad bija vairākas nometnes, ko viņi arī vadīja. Viņi sāka vadīt nometnes, līdz ar to tur bija vēl cits aspekts. Tad ir iesaistīta visi ģimene. Un tas īstenībā ir tāds milzīgs laiks. No cik gadu vecuma tas bija? No 7 gadu vecuma. Ļoti forši. Man vienmēr abrīno, cik forši tie bērni, kas brauc nometnēs. Es pat nezinu, vai es vispār zināju, ka ir tādas nometnes, bet man liekas, ir forši, un es zinu, ka es savus bērnus sūtīšu nometnēs. Man ir nometnēm ir tādas arī dalītas sajūtas. Es parasti kaut kā jutos. Jā, 3x3 nometnes bija citādas. To es gribu pieredzēt. Kaut kādas citas nometnes, kas bija tikai bērniem. Man bija vienmēr, es nejūtos pārāk iederīga viņās lielākoties. Man bija vienmēr tādas ļoti dalītas jūtas par braukšanu uz nometni.
īstenībā. Jo tas tāds tavs brīvais laiks. Jā. Tur jau bija interesanti, bet vai drīzāk tas tā trauksme par neiederības sajūtu, tā bija diezgan, tagad atskatoties, diezgan augsta. Kas tev tieši radīja to neiederības sajūtu? Tā ir mana dzīves tāda tēma. Es jūtos, ka es vienmēr jūtos neiederīga un negaidīta. Jā. Es varu rezonēt. Jā, man arī ir tāda sajūta. Un visu laiku nāk arvien citi slāņi tam. Tas ir... Jā, es skatos to kā mūžīgu tēmu, ko risināt. Un tas savukārt, šī neiederības sajūta man ir savukārt padarījusi super jutīgu par vides veidošanu, par gana drošas vides veidošanu citiem cilvēkiem, lai mācītos, lai atvērtos, un tas ir tas, kāpēc es daru to, ko es tagad daru, coachings, un iepriekš mācīšanās facilitēšana, projektu veidošana līdzīgi, kā jums ir šis projekts, par mācīšanās vidēm bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Ļoti interesanti. Aktuāla tēma, mēs tieši šodien ar Māru runājām par to. Mēs runājām varbūt nedaudz citādāk par tādu līdzvērtīgu iespēju došanu dažādiem cilvēkiem, respektīvi, piemēram, mazāk turīgiem un turīgākiem, piemēram, lai līdzsvarotu tās iespējas. Pat ja abi divi cilvēki, abi divi vienlīdz gudri, kā līdzsvarot tās iespējas, lai nav tā, ka viens sāk kapt un līdz ar to tas disbalans rodās tā, ka otrs krīt, lai gan viņi abi divi bija vienā vidē. Un tas man kaut kā sasaistās arī ar šo drošās vides radīšanu. Un jā, īstenībā šis projekts ir mans resurs, man drošība, un mēs cenšamies gan sajust paši, gan radīt citiem drošu vidi. Tā kā skaisti, ka tas tā iesakņojās. Jā, man liekas ļoti, ļoti forša šī projekta ideja, tieši izcelt drošību, jo tas man bija milzīgs atklājums, sākot, jo īpaši strādāt ar seksualitāti, kur tika uzsvērta drošība, iekšējās drošības sajūta, un tas man pavēra pilnīgi citu perspektīvu, vai drīzāk padziļināja šo perspektīvu par to, cik svarīgi ir justies gana droši ar sevi. Ka neviens cits mums nekad nevar nodrošināt absolūti drošu vidi. Tas ir 50 uz 50 darbs. Un mācīties turēt sevi, būt gana droši ar sevi iekšēji, tas palīdz peldēt cauri šai dzīvei un dejot ar šo dzīvi tā skaisti, lai nav jābīstas un jāmūk projām vai jāizslēdzas katru reizi, kad ir kaut kāds apdraudējums nervu sistēmai. Jā, tas arī man ir ļoti aktuāli. Tieši tā, kā tu minēji, neatgrūšanās, izkrit no galvas. Man arī. Tāda izolēšanās, izslēgšanās. Tie ir tāds draudz, tāda izslēgšanās. Un tad es vēl spēlējos ar to, ka es nevaru saprast, vai es daru pareizi, ka es eju ar visām tām bailēm cauri tam visam, jo savā ziņā tas man dara to, rod tādu drošības sajūtu nedaudz, ka, man bija bailes to izdarīt, viss kārtībā, ir droši, viss ir kārtībā. Ka es parādu sev, kad nevis to domu, kas man ir aiz tām bailēm, kas tur varētu būt, bet kad es izēju ar visām tām bailēm cauri un redzu, ka īstenībā ir viss ir kārtībā. Bet tā ir vēl šis ir viens, šī, es teiktu, ir viena no stratēģiem, ko var izmantot, veidot šo drošības sajūtu vai pārliecību no pierādījumiem. Respektīvi, tu izdari kaut ko tādu, ka tu pierādi sev dažādām savām daļām, ka tu vari. Un tad es teiktu, ka šis ir viens foršs variants, un tad ir forši praktizēt arī otru. Nevis vienu vai otru, bet abus. Labi, kas ir otrs? Otrs variants ir mācīties ievērot, atzīt, man ir bail, un tad parūpēties par sevi, ļaut sev būt šajās bailēs, ļaut sev nedarīt to, no kā tik ļoti ir bail. Un tādā veidā dot savām šīm daļām, kuras ir ļoti nobijušās, ja runā par dažādām daļām, kā piemēram iekšējais bērns vai iekšējais bērns dažādos vecumos, tad veidot šo
dialogu ar šīm savām daļām, kuras ir nobijušās, kā vecākam. Principā kā vecākam, kas mums lielākoties nekad nav bijis. Nevienam no mums vairāk vai mazāk nav bijis tāds vecāks. Vai vecāki, kuri saka, ir ok, tu drīksti baidīties, tev nekas nav jādara, tu drīksti palikt uz vietas un kustēties tikai tad, kad tu sajutīsies gana droši. Un es ļoti praktizēju tieši šo pusi, jo izsitusi cauri, es zinu, ka es varu iziet un kaut ko sākt darīt, pat ja man ir bail. Tagad es zinu, kā jūtas un cik patīkami jūtas tas, ka es dodu sev laiku neko nedarīt. Un tad, kad man paliek garlaicīgi, tad es izdaru to, no kā man ir bail. Paturēšu. Super. Jā. Galvā iekšā. Jo tas ir tā ir šī tāda urgency culture. Kā tas būtu latviski, tādas neatliekamības sajūta. Bet principā tā ir traumas, reakcija uz traumu, uz traumatisku pieredzi. Tad nervu sistēma tiek aktivizēta, un tad liekas, ka man ir jāizdara tas obligāti tieši tagad. Jā. Bet principā nav. Principā nav. Tā ir vienkārši kultūra, kurā mēs dzīvojam, tie ir stāsti, ko mēs esam dzirdējuši ar high achievers, ar tiem, kas sasniedz daudz un tagad un vienmēr, un tu tikai manifestē, un tu tikai dabū, un tu tikai manifestē un dabū, vai visu, un tu tikai moči. Tā ir šī rietumu kultūra, kurā mēs esam uzauguši, kurā mēs esam, un kurus stāstus mēs ļoti, ļoti daudz dzirdam un patērējam, īpaši esot arī pašizaugsmes vidē. Jā. Šeit tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Tas ir tā ir kā slimība. Un tad ir tā otra puse, kas, es varu teikt absolūti, nav neviena iespēja, ko tu palaidīsi garām, ja tu to neizdarīsi tagad. Tieši nulle. Nākamā iespēja nāk atkal un atkal, vienā vai citā veidā. Un, ja jūtas pārāk bail un pārāk trauksmaini, ir ok to nedarīt. Man par šo būs. Varbūt man būs vēlreiz jānoklausās. Jo man ļoti aktuāli šobrīd. Pēdējā laikā tieši ļoti izjūtu šo jāizdara tagad. Un tad es tā kā atlaidu, un es atkal iekritu tajā, ka nē, jāizdara tagad, citādi es nepaspēšu. Bet man personīgi laikam tas spiež šobrīd tieši... Tas, manuprāt, ieslēdzās ļoti bieži tādā survival mode. Man tas ieslēdzās izteikti tieši tad, kad man iet sliktāk finansiāli, jo tad man ir tāds, ok, tagad man ir jāizdzīvo un man ir jāmočī. Es nevaru apstāties, lai gan īstenībā, kvalitatīvāk un labāk un priecīgāk un patīkamāk es vienmēr izdarīšu tad, ja es apstāšos. Ieklausīšos to, ko tiešām vajag. Nevis močīšu un īstenībā visbiežāk bez rezultātiem. Jā. Un mēs daudz to zinām, bet tieši tā, kā tu saki, tad, kad ir izdzīvošanas režīms, kad nervu sistēma ir izdzīvošanas režīmā, tad atslēdzās racionālais prāts. Varētu šķist, ka tas darbojās, bet principā pētījumi rāda, ka ir otrādies, ka īstenībā loģika samazinās tajā brīdī, bet tas ir tā kā iet tukšgaitā. Kaut kas, nezinu, motors iet tukšs. Nē, es nezinu, es negribu šo iet šajā salīdzinājumā, es neesmu tehniskajās lietās. Okay. Vai tev ir skaidrojums tam, kas ir racionālais prāts? Racionālā domāšana? Tās ir domas, kas, tā kā vienkāršākajā formātā, tās ir domas, ko mēs dzirdam savā galvā. Domas tā kā ieraksts, kas tiek ieslēdz un šī domu formātā. Bet tur sajaucās signāli, kas nāk no sajūtām, no ķermeņa sajūtām, kas savukārt ir veidojušās no iepriekšējās pieredzes un kas sajaucās ar emocijām, kas ir tam visam pa vidu. Kaut kā tā. Tas labs jautājums, kas ir racionālais prāts. Par racionālo prātu es teiktu, tā ir šī domu straume, ko ietekmē emocijas, ko ietekmē ticības, sajūtas, ķermeniskās sajūtas. Un tad, kad mēs strādājam tā riktīgi uz priekšu, tādā, kā mēs runājam, tad tieši ieslēdzās racionālais vai tieši atslēdzās? Tad, kad ķermenis ir noguris,
kad prāts ir noguris, kad mēs pārstrādājam savu resursu, kas jūtas labi, kamēr, kad tu esi kontaktā ar savu ķermeni, tu jūti sevi, domas ir mierīgākas, tu jūties pārliecināts par sevi, un viss ir tā kā forši. Un tad, kad tiek šis atpūtas brīdis respektīvi netiek paņemts, bet ir tāds, es varu iemačīt vēl un vēl un vēl, kāds bija jautājums? tad racionālais prāts samazina savu aktivitāti un ieslēdzas šīs primal brain, respektīvi, kas sauc reptīļu smadzenes to mēdz saukt, šis senākais instinkts, un tur parādās tas, kas ir šobrīd nervu sistēmā, kas ir tie ātrgaitas ceļi, kas ir paterni, kas ieslēdzās. Un tad tas pārņem šo racionālo. Tāpēc... Principā tāds autopilots, bet tāds defaulta, ne tāds personīgs izjusts un tāds. Tas, kas ir, bet tas izdzīvošana saistās ar to, kas ir iemācīts, kāda ir bijuši pagātnes pieredze, kādi izdzīvošanas mehānismi ir apgūti. Un tas arī tad pārņem. Un ja izdzīvošanas mehānisms ir darīt vairāk, tad tas ir tas, kas notiek. Un jāņem vērā, ka mēs vienkārši dzīvojam tādā kultūrā, kur darīt vairāk ir novērtētāks nekā darīt mazāk. Un tas ir tas, kas ietekmē visu šo ballīti daudz vairāk, nekā mums gribētos atzīt. Mums, principā, prāts, jeb ego, jeb ikdienas operētāja sistēma, viņa darbojas tā, lai iekļautos sabiedrībā. Kopienā. Kopienā tajā, un līdz ar to šī mūsu daļa paņems to par labu esam, to, kas tiek vairāk atbalstīts, kas tiek vairāk svinēts šajā sabiedrībā. Un ja mūsu sabiedrībā vairāk tiek svinēta un atzīta nepārtraukta darbošanās, pārstrādāšanās, frāze man nav laika, un vai man jāpelna piķis, tad tas ir tas, uz ko aizies šis defaults. Ja tas nav pārskatīts. Tikko kā šito pasaku, man gribās mammai pazvanīt, parunāties. Man ir laiks, viss kārtībā, es gribu ar tevi parunāt. Jo, jā, tas ir svarīgākais beigās, bet aizmirstās. Visādas tādas lietiņas, kas ir... Bet vai tev arī ir tā, ka tu aizēji pie dabas un tad tu atceries to? Pirmais, es teiktu, es šobrīd dzīvoju gana lēnu dzīvi. Un... es esmu pieņēmusi lēmumu kaut kādu laiku atpakaļ darīt to, ko es daru, darīt ar baudu un sekot baudas sajūtai. Līdz ar to es ļoti reti sazvanos ar mammu, piemēram. Tā ir lieta, ko viņa daudz strādā, es arī daru savas lietas, un mums vienkārši ir tā kā tās ir mūsu attiecības, piemēram, šobrīd. Un es īstenībā ļoti reti sazvanos vispār ar savu ģimeni, vai gana reti satiekos, un es sev to nepārmetu. Es esmu nonākusi tādā brīdī, kad es jūtu tā kā, tad, kad vajag, viņi piezvana, vai es piezvanu, bet būsim godīgi, nav tā, ka mums ir vajadzība katru dienu runāt vai būt, piemēram, kontaktā. Jā, protams, katru dienu. Jā, tas, kā tu saki, noteikti aizejot pie dabas, es atceros par kaut kādām lietām, bet es pilnīgi netaisos viņas darīt tūlīt un uz vietas. Izņemot dažreiz. Dažreiz varbūt ir sajūta, man ir vieta. Es vados pēc tās sajūtas, kad tagad man ir vieta piezvanīt, piemēram. Tagad man ir vieta un sajūta, ka es varu šim cilvēkam veltīt pilnīgu klātesamību tādu, kā viņš ir pelnījis. Un es vados pēc tās sajūtas. Jā, ļoti skaisti pastāstīja. Jā. Jo man bija viens brīdis, kad es biju tādās foršās apmācībās un nospraudu tādas kaut kādas konkrētas savas tādas svarīgākās vērtības, no kurām viena bija connection. Un, protams, tas man saistījās ar mammu, ar ģimeni, jo es ļoti reti sazvanos. Man tētis nezvana gandrīz nekad.
Ļoti, ļoti reti. Man tētis ir tas, kurš zvana. Ja? Jā. Un mamma arī tā, baigi nezvana, tikai pēc tam pasaka, kāpēc tu man nezvani. Man liekas, tā ir kaut kāda paudzes lieta. Un tad es sāku vienkārši tam pievērst lielāku uzmanību un saskatīt. Vienkārši iepriekš es to tā nesaskatīju, cik tas ir svarīgi, bet tad es vienkārši redzēju to atšķirību. Vienkārši man patīk tā sieviete, ka es pazvanu, mamma, tu man pazvanīji, kāpēc? Cik forši un tāds. Jā, laikam tas tiešām ir tik reti, ka tas ir pārsteigums un kaut kas jauks. Bet, tas tā. Labi. Jauki. Labi. Tu man atgādināji, ka varbūt ir laiks piezvanīt mammai. Vai arī mēs runājam, čau, mammu. Labi, es domāju, pavirzīsimies, nonāksim vēl līdz baudai, jo tas ir arī man aktuāls temats, un es ļoti gribu dzirdēt vairāk, un es ticu, ka cilvēkiem vajag to dzirdēt, jo tas ir ļoti ļoti rets veids, kā izpaust veidu, kā dzīvot. Bauda. Jā. Un man tas parādās, piemēram, tikai pēdējā laikā. Tiešām ļoti nesen. Bet līdz tam nonāksim, iesim tālāk vēl. Gribu ieskatīties vēl tavā pamatskolas dzīvē. Pamatskola, vidusskola. Varbūt abas divas kopā, jo es saprotu, pamatskolā vēl joprojām noteikti bija mūzikas skola. Jā, my God, tik ļoti mūzikas skola. Mūzikas skolā nometnes. Es sāku darboties diezgan daudz, vienkārši pēc skolas. Kad man bija laiks, tad es gāju uz NVO centru, kur mamma strādāja. Un uz visādām viņas darba vietām, kur viņa ir strādājusi. Tur, piemēram, parādījās brīvprātīgi no Miera korpusa. Pēc tam parādījās brīvprātīgi no Eiropas Savienības brīvprātīgo kustības. Un tur es satiku dažādus interesantus cilvēkus, no ārzemēm. Tepat no Latvijas es mēdzu tur uzservēt kafiju, piemēram, kaut kādos semināros vai braukāt līdzi. Īstenībā es ļoti daudz braukāju mammai līdzi, visu kaut kur. Viņi dziedāja korī, un kurā es arī pēc nodziedāju 20 gadus šovasar pabeidzu karjeru. Wow. Vismaz pagaidām. No turienes nevar riktīgi aiziet, tā 100%. Bet vismaz šobrīd es iepauzēju. Jā, tā. Es ļoti daudz dzīvoju ar pieaugušajiem, es gribētu teikt. Jā. Tas bija vidusskolā, ja? Tas bija tāda, teiksim, tā pamatskola. Un pamatskolas beigās es sāku braukt jauniešu apmaiņas projektos, kur, protams, atkal man mamma tur iebīdīja, jo tas man šeit pirmais projekts arī bija no NVO centra. Tik ātri, tas sanāk jau... Man bija 14 gadi. Tas bija pirms vēl Latvija iestājas Eiropas Savienībā, bet programma jau bija ienākusi Latvijā līdz ar to un projekti parādījās. Un, tas bija tas tāda, ka tu aizbrauc uz nedēļu un dzīvo pie ģimenes? Nē, mēs dzīvojam, tas bija kā projekts, mēs grupiņā aizbraucam uz citu valsti. Tāds jau eksistēja. Jā, jauniešu apmaiņas eksistēja. Arī šķiet, ka apmācības arī eksistēja. Jo es braucu, bet es braucu tā kā dzīvot pie meitenes, un tad mēs gājām kopā uz skolu, un tur kaut ko satikāmies ar citiem. Tu biji tajā programmā, es gribēju vidusskolā, bet es sapratu, ka tur ir jāmaksā, un viņa ģimene to nevarēja. Man nebija jāmaksā. Super. Tur bija laikam kaut kāds tāds dīls, kad tu aizbrauc pie viņiem, un tad viņi brauc pie tevis. Bet pie manis neviens neatbrauc. Man tur visādi gāja. Okay. Ļoti interesanti. Forši, tad tu esi pieredzējis skolu citā valstī. Jā. To es neesmu pieredzējis. Es pieredzēju vairāk šīs mācības. Principā tas, ko es joprojām kaut kādā mērā organizēju un organizēju iepriekš ļoti, ļoti daudzus gadus. Es principā no šiem 14 gadiem es izgāju visam jaunatņu darbībā un pēc tam Erasmus Plus šim ciklam kā dalībniece, kā grupas līdere, kā organizātori, arī kā facilitātori, kā treneris mazliet uz pašām beigām. Wow. Tā kā Erasmus Plus programma vai šī ir Eiropas Savienības, es teiktu, es esmu Eiropas Savienības produkts lielā mērā un tādā foršākajā veidā. Es biju uz miljonus jauniešu apmaiņām, tā ka pēc tam es vairs negribēju. Es jau strādāju jauniešu centrā Lūksnē, kad es negribēju vairs redzēt nevienu jauniešu apmaiņu savā dzīvē. Tik daudz jauniešu apmaiņās es biju savā dzīvē. Jā, ar laiku paliek...
Nu, man vismaz tā ir, kad es dzirdu, ka tūlīt būs icebreakers vai kaut kas tāds. Jā, oh my God, tik ļoti, jā. Jā. Tev noteikti tas ir vēl trakāk. Jo es esmu bijusi cik 8, un man jau ir tas. Jā, tad tas bija alerģiska reakcija uz icebreakeriem, bija labu laiku. Tagad es varbūt pat to izbaudītu, nākot ar pilnīgi citu sajūtu un tādā citā stāvoklī esot. Bet jā, tas bija, tā bija tiešām liela daļa manas dzīves, īpaši tad, kad es aizgāju no mūzikas skolas, man pēkšņi parādījās laiks. Vidusskolā mēs ar draugiem izveidojām jauniešu klubu Alūksnē un sākām organizēt pasākumus, akcijas, sākām veidot starptautiskās jauniešu apmaiņas. Tas bija tāds nozīmīgs laiks, kur es patiesībā pirmo reizi sajūtos, ka es zinu, ko daru. Citreiz galīgi nē, bet īstenībā tur es tiešām guvu to pārliecību, un tur es iegūtu tādu tiešām iespēju patiesi dziļu kontaktu veidot ar citiem jauniešiem. Starptautiskās jauniešu apmaiņas, kur bija jaunieši no ārzemēm, un jauniešu klubs. Es teiktu, ka bija tā vieta, kur es sajūtos jēdzīgi. Jā. Pirmo, tā riktīgi, tā kā daudz maz pārliecināti savā dzīvē. Jā. Jēdzīgi un pārliecināti. Jo es tagad to sakot, es domāju, kas bija visu to iepriekšējo laiku. Nu, bija tā sajūta, jā, mūzikas skolā es jutos, ka es nemāku īsti. Lai gan es braucu uz konkursiem, bet es nejūtu, ka es tur varu tā kā būt ļoti laba. Un tad visas pārējās, skolēs arī es diezgan labi mācījos, es baigi nepārpūlējos, bet man bija kaut kādas lietas, kas sanāca, un lietas, kas galīgi nesanāca, kā fucking rokdarbi. Tas vienkārši tāda smags temats, rokdarbi man ir smags temats. Jā, bet pārējās lietas tā kā bija daudz maz ok. Bet es noteikti savu piepildījumu atradu ārpus skolas aktivitātēs. Ārpus skolas aktivitātēs, kas bija skolēnu pašpārvalde man neaizgāja. Es aizgāju, man liekas, pamatskolā uz vienu sanāksmi un vidusskolā uz vienu sanāksmi. Mani neuzrunāja tā vide. Es neatradu sev vietu. Tot es atradu vietu ārpus skolas jauniešu centrā. Tev ir ideja, kā tas atšķirās? Teiksim, jo es zinu, ka ļoti daudz jauniešu, kas tieši nāk no skolēnu pašpārvaldes, viņi ļoti bieži aiziet tādā NVO vai apmaiņās, uz to virzienu aiziet. Vai tev ir ideja, kāda ir tā atšķirība, kas ir tas, kas tev likās citā? Vēlākos gados strādājot Alūksnes bērnu un jauniešu centrā, viens no maniem pienākumiem bija strādāt arī ar skolēnu pašpārvaldēm. Tad veidot ikmēneša tikšanās, seminārus un tādas izglītošanās. Viens no maniem novērojumiem ir skolas vide un atbalsta persona ir ļoti svarīgi. Manā gadījumā man nesagāja skatījums ar atbalsta personām, kas bija manās skolās. Manās sajūtās tas bija tāds klasisks, nepārāk interesanta vide, kur izpausties, teiksim tā. Tur bija citi cilvēki, kas to ļoti veiksmīgi darīja. Tajā pašā laikā es zinu daudzas pašpārvaldes, teiksim tā, varbūt mazāku daļu pašpārvaldes, kas ir ļoti aktīvas ārpus formālās izglītības. Un tur, kur šīs atbalsta personas ir darbīgas, elastīgas un ar skatu ārpus tikai skolas vides, tur es redzu, ka jaunieši ļoti, ļoti uzplaukst. Jā. Manā gadījumā es to tā tik ļoti nepieredzēju. Mazāk robežas, ne? Jā. Tas, ko es atradu jauniešu centrā, bija mazāk robežu. Tieši tā daudz vairāk vietas, kur elpot, izpausties, kas nav tikai skola. Jā, es arī to baigi izjūtu, kad ir runa par pašpārvaldi, ne tikai pašpārvaldi, bet valsts institūcijas, respektīvi pašvaldības iestāde un NVO sektors. Tur
Tur ir ļoti sistēmiskas atšķirības un ļoti, ļoti saprotams šīs lietas, kas to gluži vienkārši ietekmē. Labi, straujiem soļiem ejam tālāk, lai mēs tiekam pie tās baudas arī. Kas ir tas, kas notiek tālāk ar tevi? Es saprotu, šis bija vairāk vidusskola, nedaudz jau pieķērāmies laikam aiz. Īstenībā, nē, tas bija vidusskola, un mazliet pēc tam. Tad pabeidzot ģimnāziju, es gribēju pastrādāt un pačakot, kas man patīk. Man pieaugušie manā dzīvē to īsti neatbalstīja, un es iestājos interjeru dizainā. Es sāku mācīties interjeru dizainu, jo man ir vienkārši... Es visu bērnību pavadīju iztēlojoties, kādās telpās es gribētu dzīvot. Pie tēta darbā vienmēr skatoties to katalogu, AJ katalogu, kur ir tādas sūdīgas mēbeles, tādas parastas, bet es mēģinu izvilkt kaut ko tādu, kas mani uzrunā kaut vai mazliet, un es savā galvā iztēlojos telpas, kā es gribētu iekārtot. Mācoties interjeru dizainu, tur, kur es mācījos, es sapratu, es neesmu netik talantīga, man nav reālu prasmju, lai to īstenotu vai ieliktu. Tur diezgan daudz rokdarbi. Jā, tieši zīmēšana vai projektēšana. Tur es sapratu, ka man ir riktīgi pa īsu, un es nebiju tajā laikā gatava vēl ieguldīt vairāk un tiešām pastiprināti sākt mācīties zīmēšanu vai kaut ko tam līdzīgu. Tas bija arī mazais laiks Rīgā. Jā, tieši gribēju prasīt, vai tas bija Rīgā. Jā, un īstenībā atskatoties, es sapratu tad, kad es praktiski es nedēļu varēju dzīvot dzīvoklī, un es taisījos katru dienu iet uz to skolu, bet es nevarēju aiziet. Un man šķiet, ka cilvēki to sauc par depresīviem stāvokļiem, bet manā ģimenē nekad nav bijusi vispār runa par mentāliem veselības izaicinājumiem vai tam līdzīgi. Tu vienkārši ņem un dari. Un tad es pēc labākajām tradīcijām un iespējām dzīvoju tā, kā es dzīvoju, nomaskēju to sajūtu un vienkārši kaut kā peldēju tam cauri, kamēr es nonācu līdz brīdim, ka es sapratu, es iešu prom no tās skolas, es nevaru viņu pabeigt, es nevaru tur neko jēdzīgu izdarīt, un tad pēc tādas izbļaustīšanās ar mammu es aizgāju no skolas. Līdzīgi kā ar mūzikas skolu. Tas bija līdzīgs scenārijs kā ar mūzikas skolu. Un es aizgāju projām, bet es sapratu, ka tur bija foršas lietas, ko es iemācījos, un es sapratu, ka man vairāk patīk teorētiskie priekšmeti par to praktisko, kā vizuālā komunikācija, mākslas vēsture un šī sadaļa. Un tad es sāku apsvērt, varbūt iet mācīties par skolotāju, par kultūrvēstures skolotāju vai kaut ko tam līdzīgu. Principā aiziet no skolas, es aizbraucu atpakaļ uz Alūksni, biju domājis braukt atpakaļ uz Rīgu, meklēt darbu, bet tā arī nekad neaizbraucu. Un tad es sāku darboties Alūksnē. Es sāku šķiet brīvprātīgot Alūksnes NVO atbalsta centrā un Alūksnes un Apas novada fondā, kas ir otra organizācija, ko mana mamma vada. Un tā es sāku darboties Alūksnē. Lēnā garā, tad mani uzaicināja strādāt, šķiet veidot jauniešu apmaiņu Alūksnes bērnu un jauniešu centra direktora. Un es aizbraucu uz vienu jauniešu apmaiņu kā grupas līdere, un tā es lēnā garā iegāju atpakaļ, bet citā veidā jaunatnes darbā. Un tad es atradu, jā, šī ir tā vieta, kur es jūtos pazīstama ar vidi. Es sajūtos, ka es sāku nojaust, ko es gribu darīt un ka man sanāk. Un tā es iegāju jaunatnes darbā un pavadīju tur diezgan labu laiku. Principā tu biji kā trenere visbiežāk un rakstīji projekts, vai kas bija tas? Es biju jaunatnes darbinieks, jaunatnes lietu speciāliste jaunatnes lietu speciāliste. Es biju tā, kura organizēja sākumā ikdienas aktivitātes jauniešiem, uzturēt jauniešu telpu, rakstīt starptautiskos projektus, rakstīt vietējos projektus par jauniešu līdzdalību. Man šeit viss klasiskais, ko dara jaunatnes darbā.
Tad es aizbraucu brīvprātīgajā darbā uz Sloveniju uz gadu, un es atbraucu atpakaļ, un es turpināju strādāt jauniešu centrā tikai mazliet citā pozīcijā, kas man patika labāk, kas man uzrunāja vairāk, jo mums bija tāda vienošanās, tāda nerakstīta vienošanās ar jauniešu centru, ka viņi mani gaida atpakaļ. Un es ļoti priecājos, ka man piedāvāja šo otru pozīciju, kas bija vairāk strateģisks darbs ar jauniešiem. Līdz ar to es strādāju ar visu novadu, ne tikai ar jauniešiem, kas atnāk uz jauniešu centru, un tad dažreiz kaut kādi lielāki projekti vai pasākumi, bet es strādāju un plānoju, kā aktivizēt jauniešus visā novadā. Jo strateģiskā domāšana mani uzrunā daudz vairāk nekā ikdienas darbs. Tas ir mans pluss un arī mīnus bieži vien. Kas ir tas, ko darīji Slovenijā, brīvprātīgajā darbā? Slovenijā es darīju gandrīz to pašu, ko es darīju Alūksnes bērnu jauniešu centrā, darbojos ar starptautiskajiem projektiem un principā meklēju savu darbu. Es to uzskatu par atvaļinājumu gada garumā. Meklēju savu darbu? Kā? Nu, tā kā organizācijas ietvaros, tur nebija, manā sektorā, tur nebija baigi daudz ko darīt, tāpēc es vienkārši ar saviem brīvprātīgo kolēģiem, mēs mēģinājām atrast, kā piepildīt savas dienas. Bet tieši tur es tā kā organizācija? Jā, tā bija jauniešu organizācija tādā līdzīgā pilsētā kā Alūksne, kur bija, piemēram, jauniešu klubs, bet kas ir mūzikas klubs un bārs, jo Slovenija tādā ziņā bija brīnišķīgs piemērs, kā savienojas jaunatnes darbs un bārs, ka tās nav atšķirīgas lietas. Arī Beļģijā ir šāda pieredze, arī Vācijā ir šāda pieredze, Austrijā ir šāda pieredze, kad tā ir vieta jauniešiem. Tā nav vieta jauniešiem līdz 18 vai līdz 16, bet tā ir vieta jauniešiem, vecākiem par skolas vecumu. Tā ir Latvijā šī atšķirība. Es redzu milzīgu atšķirību. Kā strādā jauniešu organizācijas un kā strādā jauniešu centri. Un uz kādu auditoriju strādā. Slovenijā bija cita pieredze, un tur es atradu mazliet, vai iemācījos mazliet atslābt un atrast ērtumu tajā, ka tev nav visu laiku daudz darba. Okay. Jā, tā bija baigā mācīšanās. Tur bija, tas man paņēma tādus labus pāris mēnešus, vai principā pirmo pusgadu, lai sajustos ar to, ka es visu laiku neesmu produktīva, ka es kaut ko nedaru, un es tik un tā drīkstu tur būt un meklēt, kā piepildīt savu laiku. Un ko tu atradi, kā piepildīt Es gāju korī, īstenībā. Jo kori, es sāku Alūksnē dziedāt korī 15 gadu vecumā, 10. klasē, un tad, kad es aizbraucu uz Slovenijas organizācijas direktoram, teicu, es labprāt dziedāt korī, vai te ir kaut kas. Un tur pāris mājas tālāk bija koris, sieviešu koris, kas mēģināja katru nedēļu. Un izrādījās, ka viņas bija viens no labākajiem sieviešu amatieru koriem Slovenijā. Līdz ar to es tiku ļoti, ļoti foršā arī kora pieredzē. Un tiku pieredzēt, kā jūtas citādāk dziedāt un citādāk vadīt kori, nekā tas bija pierasts manā korī. Tas bija latviešu valodā? Vai Nē, slovēņu un visādas citādas valodas. Tad, kad ir runa par dziedāšanu, tad nav atšķirības valodā. Nu jā, kaut kāda bāze jau tur ir līdzīga. Jā, un ir vienkārši es pavadīju mazliet vairāk laika lasot vārdus. Labi. Jā. Un kas notiek tālāk? Kas notiek tālāk? Es atbraucu atpakaļ uz Alūksni un es turpināju gadus, šķiet vēl 4 vai 5, ļoti nodoties darbam jauniešu centrā. Alūksnē, veidot šo vidi jauniešiem. Kas bija tie kaut kādi izaicinājumi šajā darbā? Jo tas tomēr ir ilgs laiks. Es ticu, ka tas nebija tā vienkārši. Es vienkārši darbojos un darīju. Noteikti kaut kam tur ir jābūt. Man tā liekas. Vai tā ir? Kādi bija izaicinājumi? Mūžīgais izaicinājums, ar ko es saskaros šobrīd, kad es plānoju, piemēram, savu pirmo mācību programmu palaist viena pati.
es jūtu, kā manā nervu sistēmā ir ļoti stingri nospiedusies sajūta par dalībnieku meklēšanu vai dalībnieku atrašanu uz pasākumiem, uz mācībām, uz semināriem. Tas man personīgi tas ir bijis vienmēr milzīgs izaicinājums. Tā sajūta, ka es radu kaut ko ļoti vērtīgu un kā uzaicināt jauniešus, kā uzaicināt jebkuru cilvēku piedalīties un just, cik forši tas var būt. Jo šīs bailes no nezināmā, bailes no mācīšanās, un tur nav forša konotācija lielākoties mūsu sabiedrībā. Mācīšanās lielākoties jūtas kā kaut kas grūts, kā kaut kas, ko es pilnīgi noteikti negribu darīt, ja man tas obligāti nav jādara. Jā. Un jo es zināju, cik super forši var būt neformālās izglītības process, cik iesaistošs, cik aizrautīgs tas var būt. Tas man personīgi bija liels izaicinājums. Kas vēl bija izaicinājums? Noteikti īstenot idejas tās, kā es redzu, tajā vietā un kontekstā, kur es esmu. Kas ir neliela pilsēta, neliels novads, kur ir iesaistīti daudz citi cilvēki, kuriem ir viedoklis par to, kā kaut kam vajadzētu būt vai nebūt. Kaut kāda sistēma jau apakšā jums nebija? Jā, man tā bija, ka es iesaistījos organizācijā un man bija tās savas idejas, un tad es sapratu, bet tur ir sistēma, kura strādā. Tradīcijas. Tradīcijas sistēma, kur grib turpināt. Un, es diemžēl tur neatradu vietu savai, bet kā tev ar to gāja? Es teiktu, Alūksnes bērnu un jauniešu centrs ir bijusi brīnišķīga mācīšanās vieta un ļoti laba. Es teiktu, viena no labākajām vietām, kur strādāt Alūksnē, jo Eva Aizupa kā vadītāja bija ļoti progresīva un atvērta dažādībai. Tas bija, un viņa bija ļoti atbalstoša. Ja ir foršas idejas un jaunieši kaut ko gribēja, mēs kaut ko izdomājam, tad viņa bija ļoti atbalstoša meklējot variantus, kā izdarīt, nevis kā nedarīt. To es ļoti, ļoti, ļoti novērtēju. Jā. Labi. Jaunatnes darbs. Ļoti daudz jaunatnes darba. Ak, Dievs, cik daudz jaunatnes darba. Es zināju, ka tu darbojies jaunatnes darbā, bet es nezināju, ka tik daudz. Man tas ir pārsteigums. Okay. Kā tas nonāca līdz coachingam? Tā kā ir vēl liels laiks palicis līdz coachingam un seksualitātes coacham? Līdz coachingam netik, bet līdz seksualitātei bišķiņ vairāk, bišķiņ pāris gadi klāt. Ir tā gados ņem. 17. gada sākumā es aizgāju prom no jauniešu centra. Es jūtu, ka es biju izsmēlusi sevi, ka es esmu izdarījusi tur to, un tajā ietvarā, tajā tradīcijā, tajā sistēmā es biju izdarījusi to, ko es varēju izdarīt, un es vairs nejūtu vilkmi tādu gana lielu iekārienu, lai turpinātu to darīt. Un es pieņēmu lēmumu aiziet, lai sāktu darboties ar citiem projektiem. Es kļuvu par pašnodarbināto, un tad 18. gadā, kad es biju aizgājusi no jauniešu centra, un es sāku darboties ar projektiem, citiem projektiem, kas vairāk saistījās ar nevalstisko organizāciju līderiem, ar līdzdalību pieaugušajiem cilvēkiem. Jo man vienmēr gribējās no jauniešiem, man jūtās, ka es gribu strādāt ar pieaugušajiem. Atgriežoties pie pašpārvaldēm, starp citu, tur to es ļoti, ļoti izjūtu, jo pēdējos gados strādāt jauniešu centrā, es sāku organizēt vairāk lietas skolotājiem vai sadarbībā ar skolotājiem un skolu direktoriem, jo nav jēgas strādāt ar jauniešiem, tikai ar jauniešiem, ja viņi aizbrauc atpakaļ uz savu vietu un viņi dabū to pašu sienu sev pretī. Un es jūtu, ka strādāt ar jauniešiem ir forši, bet tur es nevaru vairs tur iedot to, tāpēc, ka pretī ir siena pieaugušie ar savām tradīcijām, ar saviem uzskatiem un savām milzīgajām bailēm. Un tad, kad es domāju, ko es gribētu vairāk mācīties, jo es jūtu, ka man prasās padziļināt kaut ko. Un kādā jauno uzņēmēju apmācībā Salūksnēs runāju ar vienu pazīstamu čali, un pēc tās sarunas sapratu,
coachings varētu būt tā lieta, ko es mācos, jo es biju bijusi coaching apmācībās, coachinga pieeja jaunatnes darbā, un jau toreiz mani uzrunāja šis koncepts, mani uzrunāja tas veids, kā tev nav jādod padomi, tavs pienākums kā kočam nav dot padomu, bet būt blakus un palīdzēt cilvēkam saprast, ko viņš domā, kā viņš jūt, lai cilvēks pats varētu pieņemt lēmumu. Jā. Un tas man vienmēr ir uzrunājis. Neformālā izglītība ir tieši par to. Tieši tā. Un man ir vienmēr besīs, ka man kāds dod padomu, jo tas nav tas, ko es prasu. Ja vienīgi es tiešām prasu, un es superēti prasu padomu. Es zinu, ka man to nevajag. Es zinu, ka es zinu atbildi, un es pati nonākšu pie atbildes tad, kad tas būs pienācis laiks, un ja ir pietiekami tāda jēdzīga vide un pamats šim. Jā, un tad es nonācu līdz coachinga apmācībai Latvijā. Pusgadu es pavadīju coachinga mācībās Latvijā, tāds klasisks pamata coachings. Un es turpināju darboties ar grupām, gan kā mācību vadītāja, par komunikāciju, saskarsmi un visu kaut ko tam līdzīgu. Tu biji kaut kādā reģistrā un tu tevi aicināji, vai tie bija vairāk zināmi projekti, kur viņi jau zināja tevi? Viens bija, ka es veidoju projektus vai kādi mani kolēģi veidoja projektus. Tas bija tiešām vairāk caur zināmiem, ka cilvēki bija mani pieredzējuši, vai nu tie, un joprojām īstenībā citreiz tie ir bijušie kolēģi no jaunatnes jomas, kas mani uzaicina moderēt kādu pasākumu. Jā, kaut kā tā. Es izsītu tevi no sliedēm. Jā, tu nožāvājies un tāds, ok. Bet tas nav par tevi. Es zinu, bet tas nostrādā tik un tā. Jā, es ticu. Jā. Labi. Cik mēs ilgi jau runājam? Mums vispār nevajadzētu... Jā, mēs tuvojamies beigām. Bet es atcerēšos, kur mēs tikko bijām, jo mēs bijām neformālā izglītība, coachings parādījās. Jā, mazliet parādījās. Coachinga līdzība. Zini, ko es turpināju darboties ar grupām. Es gribētu teikt, ka īstenībā pirms es darbojos kā mācību vadītāja ar grupām, es biju organizatore, jo es nejūtos vēl, ka man ir ko dot kā mācību vadītājai. Līdz tam es vēl izaugu. Pirms tam es biju gan jauniešu centra laikā, gan pēc tam es esmu bijusi miljonus dažādās apmācībās, gan starptautiskās, gan vietējās, un mani vienmēr ļoti uzrunāja tāds metožu un pieeju mikslis, kā piemēram coachinga pieeja darbā ar jauniešiem, stāstīšanas metode darbā ar jauniešiem, laikmetīgā deja un kustība darbā ar jauniešiem. Un tas ir tas, kā es piepildīju savas dažādās intereses, saistībā ar jauniešiem, vai respektīvi darbā ar cilvēkiem. Un, jā, tad, kad es nejūtos vēl īsti gan pieaugusi un nobriedusi un tāda gatava strādāt kā mācību vadītāja, es organizēju projektus. Es organizēju mācību projektus jaunas darbiniekiem, un tas ir arī tas, kā mēs satikāmies, jo patiesībā projekts, kurā mēs satikāmies, es biju projekta vadītāja. Es biju projekta vadītāja, bet tur jau es aizgāju mazliet otrajā plānā. Tas bija tāds interesanta pieredze un interesants projekts man. Jā. Jā, kaut kā tā. Nu, tad, kur mēs palikām? Jā, respektīvi, tas coachings. Jā, un tā, es apgūlu coachingu, un es šīs prasmes pielietoju strādāt ar grupām. Jā. Tā kā tieši mācīja kā teoriju vai pielietoja vadot pavisam citu, dažādu vai veidu? Organizējot projektus, plānojot projektus, īstenojot projektus, plus vadot mācības par saskarsmi, par komunikāciju, projektu vadības. Jā, īstenībā bija labs laiks, kur man īstenībā mamma arī piespēlēja, jo viņa vadīja vairākus kursus bezdarbniekiem par projektu vadību, un viņa lēnā garā kaut kā viltīgi, viņai ir tādas spējas, tā viltīgi cilvēkus iesaistīt lietās. Viņa man iesaistīja arvien vairāk projektu vadības mācībās bezdarbniekiem. Nu, tā bija vēl super interesanta sadaļa, kuras iepazinu atkal vairāk cilvēks no Gulbenes balvēm un Alūksnes. Un
redzēt tās atšķirības, kopienas atšķirības, tādas iezīmes, kāds vibes, kāda atmosfēra ir katrā no šīm vietām. Un, tad man bija iespēja attīstīt tieši teoriju plus praksi saistībā ar projektu vadību, piemēram. Un tad ne tikai vadīt projektus, bet mācīt citus par projektu struktūru un par projektu vadīšanu. Tas bija arī superforšs aspekts manā dzīvē. Ok, tas bija pēc coachinga, ja, sanāk? Jā, tas bija ap to pašu laiku, teiksim tā. Principā tu nesāki uzreiz individuāli coachot cilvēkus vai kaut ko tādu, tu tās zināšanas izmantoji vienkārši pats. Viss kaut kur citur. Jā, īstenībā reāli, individuāli strādāt ar klientiem es esmu sākus tikai šogad. Jo tas man likās kā milzīga atbildība. Kāds ir bijis šis posms no coaching izmantošanas visur līdz šim brīdim? Kad tu coaching izmanto arī individuāli? Tad, kad es šeit 22. gadā es mācījos seksualitātes coachingu un es sapratu, ka mana karjera saistībā ar publiskā finansējuma projektiem ir noslēgusies. Es jūtos gan izdegusi īstenībā, īpaši saistībā ar Erasmus Plus projektiem. Es jūtu, ka ir viss, man gribas vēmt domājot par katru jaunu papīru vai pat projektu, un es sapratu, ka nebūs. Es sapratu, ka man ir jāizvēlas cits ceļš nekā līdz šim. Līdz tam mans ceļš bija vairāk strādāt ar grupām, līdz ar to ir lielāka ietekme. Man nav tik liela atbildība viens pret viens, bet es veidoju vidi, kur cilvēki mācās viens no otra un no manis. Un tad, kad es sapratu, ka man ir kaut kas jāmēna, es pieņēmu lēmumu, ok, tagad es strādāšu individuāli. Un man tas bija tādā uzskatos par sevi, par savu identitāti, par to, kas man sanāk un ko man vajadzētu darīt. Tas bija tāds normāls pārlauziens. Man bija jāaiziet cauri tam, ko es nezināju, kas manī ir. Jo tas man saistās ar tādu pazemību. Nonākt līdz tam, tagad es strādāšu ar individuāliem klientiem, nevis ar daudziem cilvēkiem, bet ar vienu cilvēku vai pāris cilvēkiem. Un daļai manis likās, ka tas ir tā resursu izšķērdēšana vai potenciāla izšķērdēšana, jo mana ietekme var būt daudz lielāka, ja es satieku vienā stundā vai vienā dienā daudz vairāk cilvēku. Līdz ar to es mācījos pazemību savā veidā, strādāt ar vienu cilvēku. Un man tik ļoti, ļoti patīk strādāt ar individuālajiem klientiem, jo es varu daudz vairāk būt klātesoša un pieredzēt, kādas transformācijas notiek cilvēkā, vienā cilvēkā. Cik dziļas transformācijas var notikt vienā cilvēkā un gana īsā laikā. Jā, kaut kā tā. Kā tu sajūti, ka tieši individuāli? Kas bija tā sajūta, ka tagad es strādāšu individuāli? Tas, ka es nebiju to darījusi. Gluži vienkārši tas, ka es nebiju to darījusi, un es jūtu, ka tas ir mans iztrūkstošais posms. Ka man ir jāiet atkal individuāli, lai es varētu atkal atgriezties pie grupām, lai es varētu atgriezties pie tādas dziļākas izpratnes par individuālu cilvēku, tad es varu vairāk zināt un nojaust, kas notiek grupā. Es teiktu vienkārši vajadzība. Ok, un tas bija tāds parasts coachings. Parasts coachings. Nē, es nedarīju parastu coachingu. Īstenībā es sapratu, ka ar tādu pusgada apmācībām klasiskā coachingā tas nebija tas, kas mani apmierināja. Tas nebija tas, ko es jūtu. Un es domāju, tāpēc arī es nesāku. Man bija viena kliente uz pāris sesijām kaut kādus gadus atpakaļ, bet es nekad uz to negāju tā ļoti pārliecinoši. Seksualitātes coachings un metode, ko es praktizēju, ir tieši tā, kas man deva pārliecību un to tādu jēgas sajūtu, jā, šo ir jēga darīt. Jo pirms tam es to darīju vienkārši individuāli ar cilvēkiem, ar ko es runāju. Ar jauniešiem, ar pieaugušajiem, ar draugiem. Es principā izmantoju coachinga pieredzi, lai
lai sarunātos ar cilvēkiem un viņiem palīdzētu. Bet tas nebija mans nodoms par katru cenu. Tas vienkārši tā notika. Tas bija tas dabisks blakus produkts, teiksim tā. Bet kā tas nonāca līdz seksualitātes coachingam tieši? Vai tas nebija taču uzreiz tā seksualitāte? Nē, vispār, kā es teicu, sākumā, kas man jūtas pirms miljonus gadiem, kad bija podcasts sākums, tad, jā, es biju šķiršanās procesā ar pirmo vīru, un tad es sāku praktizēt, tad es biju dalībniece programmā, kur ir izveidojusi šī Vita coaching, principā metodas izveidotāja, Leila Martin, un es jūtu, ka tas, ko es daru, man riktīgi palīdz. Tas palīdz, es redzēju, cik tas ir atšķirīgi no tā, ko parasti cilvēki dara, ko parasti cilvēki pieredz pašizaugsmē. Man ļoti rezonēja tieši tas mazliet, teiksim, tāds dumpinieciskuma gars viņā un pieejā, tādā brīvā pieejā, kā viņa kombinē lietas un kā viņa izjūt lietas, un es to brīnišķīgi apguvu pati praktizējot uz sevi. Un man vispār nebija domas, ka es būšu coach šajā jomā. Man bija tāda aizdoma tā pirmā gada rudenī, kad tas varētu būt tā nākamā lieta, uz kurien, bet es no tā ļoti mēģināju izvairīties. Man bija tik nenormāli bail iet tajā Latvijā vietā, kur cilvēki nepiemina seksu ārpus, principā tādām neformālām, mazliet dzēruma sarunām. Vismaz manā pasaulē tā bija tā lieta. Tad... Jā, man bija tā nojauta, ka man būs tajā jāiet, bet es sev devu laiku, es sev devu gadu, jo rudenī ir uzņemšana šajā programmā, un bija tāds, nē, šis ir pārāk dārgi, es neesmu gatava, labi, ja pēc gada man tas vēl būs aktuāli, tad es to darīšu. Un tā es līdz tam nonācu, ka pēc gada man nebija atkāpšanās ceļa, es sapratu, ka es nevaru iet nekam citā. Man bija tā sajūta, principā, es varētu sākt lietot heroīnu vai sākt darīt to. Man nebija izvēles. Tas ir tāds šis dvēseles aicinājums, ko sauc par dvēseles uzaicinājumu, kas ir ļoti spēcīgs un neizbēgams. Jā, seksualitāte un bauda, tas tāds, jā. Jā, kā mēs runājām pirms miljonus gadiem podcastu sākumā. Tas ir tāds. Vai tu vari paskaidrot, kas ir tas, kā darbojās seksualitātes coachings? Vienkārši tā ieskicēsim, kas šis viss ir. Ok, ja cilvēks ir pieredzējis kaut kādu klasisku coachingu, tad palielam tas daudz neatšķirās. Tas sākas ar sarunu. Tajā, ko es daru. Tas sākas ar sarunu. Metodē, ko es praktizēju, ir ļoti iesaistīts ķermenis. Līdz ar to mēs darbojamies ar ķermeņa sajūtām, kas ir tāds treniņš, sāk just, kur tu ko jūti, kas ir tā sajūta, jā, kā pabūt ar šo sajūtu un redzēt, kas no tā nāk augšā. Tā ir šī tantriskā pieeja, kas dominē šajā coachinga veidā, kad pamatā ir šis uzskats un ticība, ka katrai lietai ir sava apziņa. Katrai lietai, katram orgānam, katrai emocijai ir sava apziņa. Un tad caur šo prizmu arī tad es esmu tā, kas palīdz cilvēkam izpētīt savu iekšējo pasauli. Tieši sajūta pasauli vairāk? Sajūta, emociju un domu pasauli. Tas ir tas, kas man patīk Vita coachingai. Tur nav, mēs iesim tikai caur tikai mindset, kā tas ir latviski? Jā, nezinu. Jā, tā kā domas, tā kā nav runa tikai par domām, bet mēs apskatām emocijas un mēs apskatām ķermeni nervu sistēmu. Tad šo mežonīgo tādu aspektu, kas nav ar prātu kontrolējams. Kas ir tas mežonīgais aspekts? Tas autopilots, par ko mēs runājām, kas ieslēdzas tad, kad prāts vairs nevar kontrolēt notiekošo. Tad, kad ir liels nogurums, tad, kad ir novājinātība,
tad prāts vairs, jaunākā smadzeņu daļa, vairs nevar kontrolēt visu tavu būšanu. Un šis mežonīgais aspekts ir tas brīdis, kad tev vairs nav masku. Tev vairs nav maskas, bet kas uznāk tad, kad vairs nav maskas. Un maskas var būt brīnišķīgas. Par to es gribētu obligāti pieminēt. Ļoti interesanti. Bet es gribētu mēģināt cilvēkiem, kas klausās, jo es aptuveni saprotu. Tā kaut kādā ziņā es to varu saprast caur savu prizmu, cenšos to sasaistīt ar seksualitāti. Caur tādu prizmu, ka es šo visu sāku iepazīt jau kādu laiku atpakaļ, bet tā dziļāk sāku izprast, tad, kad es lasīju Ošo grāmatu par seksu. Un par to, kā, piemēram, seks, tas ir pats tāds, teiksim, kā lai to pasaka, pats ne tā fundaments, bet pati dziļākā meditācijas forma. Respektīvi, tas ir tas brīdis, kad tev tiešām atslēdzās realitāte un tā kā tiešām saslēdzies ar to. Ļoti daudz tiek runāts par seksualitāti, bet liekas tai pašā laikā tik nesaprotams. Tas ir. Jā. Tad it kā pats svarīgākais, it kā sākotne, caur ko nāk dzīvība. Un tāpēc man liekas ļoti interesanti, ka tu tieši ar to darbojies. Un man gribās tā kā nodot cilvēkiem varbūt pašai vēl iegūt kaut kādu atziņu, sapratni par to, kā raksturot šo te seksualitāti un kāpēc tas ir svarīgi. Paldies par precizējošo jautājumu, jo tas ir it kā pats šķietam, kā tu saki, šis vārds tiek lietots, un tajā pašā laikā nevienam nav jausmas, par ko ir runa. Jā. Es teiktu tā, seksualitāte aptver visu, seksualitāti ietekmē un individuāla seksualitātes apziņa aptver visu dzīvi. Seksualitāte ir saistīta ar kultūru, ar ētiku, ar emocijām, ar fizisko ķermeni, ar domām un visu. Tā ir, un tāpēc tas ir to ir grūti nodefinēt, tāpēc, ka, ja skatās uz seksualitātes definīcijām, tur ir viss. Tur ir viss spektrs, kas nepasaka tieši neko. Es teiktu, varbūt, no kuras puses es varētu sākt vai mēģināt ieskicēt šo ir, kāda jēga veidot attiecības ar seksualitāti, savu seksualitāti. Tad, kad man ir apzinātas un gana ērtas attiecības ar savu seksualitāti, tad es tik ļoti zinu, kas es esmu, man ir tik ļoti ok ar sevi. Tas ir varbūt saku šobrīd, ko es esmu paņēmusi no darba ar seksualitāti un ar ko es strādāju ar cilvēkiem. Es tik ļoti apzinos sevi, ka fundamentāli mani nekas vai neviens cits vai citu cilvēku priekšstati vai domas vai nosodījums nevar fundamentāli izbīdīt mani no vietas. Jo man ir tāds kontakts ar sevi, ar savu ķermeni, ar ķermeņa sajūtām, ka es varu relatīvi īsā laikā tikt pāri citu spriedumiem par sevi, bet man ir ērti ar sevi. Tas, es teiktu, kāpēc ir jēga šo darbu darīt, kāpēc ir jēga veidot attiecības ar savu seksualitāti. Tāds neliels piemērs, mēs tikko ar vīru atbraucām no Pērnavas, mēs bijām tad pāris dienas spā, un es pirmo reizi, tā ritīgi apzināti, es nebiju noskuvusi kājas, un es gāju uz to baseinu ar nenoskūtām kājām. Un man bija tā kā, es sajūtos, ka es varu būt ok ar sevi, arī ar citiem cilvēkiem, un es neesmu atkarīga no tā, vai es būšu noskuvis kājas vai nē. Manas dzīves izvēles mani neietekmēs tas, kas man ir mugurā, kā es izskatos, kā es kustos, un vai tas ir gana droši vai nedroši, un
kas būs tie cilvēki man apkārt. Es esmu tādā kontaktā ar sevi, ka es varu dzīvot pilnvērtīgāku, baudpilnāku dzīvi, nekā mans prāts nepārtraukti veidotu scenārijus, ko citi par mani domās, kā es izskatīšos, vai kāds mani nosauks tā vai citādi. Respektīvi, seksualitāte ir dziļi saistīta ar to, cik daudz tu ļauj sev baudīt. Dzīvot saskaņā ar savu dvēseles aicinājumu, ar unikalitāti. Bet te mēs varētu iet jau citos konceptos, kas prasītu vēl 3 podkastus. Bet, ja skatās, ka dvēsele raksturo unikalitāti, cilvēku unikalitāti, un gars raksturo vienotību ar visu, kas ir, tad seksualitātes darbs lielā mērā ir par šo unikalitāti. Jā. Un manā pieredzē tas seksualitātes darbs, ko es daru, saistās ar jušanos ērti šajā dzīvē, šajā pasaulē, un man nav sajūtas, ka man vajag izkāpt no šīs pasaules vai visu savest kārtībā, lai es varētu dzīvot beidzot labu dzīvi. Nē, es varu baudīt, kā tu saki, es drīkstu baudīt, bauda ir daļa manis, es viņu akumulēju pirmkārt savā ķermenī, nevis gaidu to no citiem. Un tas ir absolūti, es teiktu, tāds man svarīgākais aspekts darbā ar seksualitāti, ka es apzinos sevi kā pirmo partneri sev. Līdz ar to man nav par katru cenu jāveido attiecības ar citiem cilvēkiem, lai kādi viņi būtu, jo es gribu baudu, jo es nevaru gūt baudu pati no emocionālas tuvības, no seksuālas tuvības, no materiālas tuvības, vienalga. Bet es varu pieņemt daudz labāku un izdarīt daudz labāku izvēli par savu dzīves partneri vai partneriem, vienalga, ko katrs jūt par savējo. Es šo lēmumu pieņemu balstoties uz savu pietiekamību, nevis savu nepietiekamību. Es to pieņemu nevis no savām bailēm, vai es palikšu viena, vai es būšu nemīlēta, vai es spēšu sevi nodrošināt, bet es to pieņemu no tā, ka es izvēlos šo cilvēku par to, kas viņš ir, ar visu to, kas viņš ir, un ar visu to, kas es esmu. Un es neskatos uz otru cilvēku kā uz projektu. Par to es iedomājos, man šķiet vakar, kad mēs runājām ar Ģirtu par kādām lietām, ka mans partneris nav mans projekts, bet es esmu arī projekts, un mēs esam kopā projekts šajās attiecībās un dzīvē, ko mēs veidojam. Līdz ar to mēs varam piepildīt savu misiju. Darbs ar seksualitāti un tādas attiecības ar savu seksualitāti ir attiecības ar savu misiju. Kas man ir jādara šajā dzīvē? Ko es esmu aicināta darīt šajā dzīvē? Jā. Skaisti. Nu jā, vēl joprojām man šķiet tāpatās grūti izskaidrot. Man šķiet, ka to nav jēgas izskaidrot. Starp citu, darbs ar seksualitāti un baudu, mācīties baudīt, šī ir viena ļoti svarīga mācība. Tu nevari neko daudz izskaidrot vārdos. Tā ir pieredze. Tā ir pieredze, kas ir jāizdzīvo. Un mums katram ir jādzīvo, jāpraktizē sava dzīve. Un tad mums katram pašam nāk savas atziņas, un mēs katrs paņemam to, kas mums ir katram jāiemācās par šo dzīvi. Tāpēc klausīties arī, piemēram, šādu podcastu un manu dzīves stāstu forši, bet tam tādas riktīgas jēgas, tādas mācīšanas, ka man tagad ir jādara tā un tā, tam nav. Ko ir jēga darīt, ir klausīties stāstu un just, kā man tas ierezonē. Un kas ar to caur mani notiek pēc tam. Jā. Ko tā? Jā. Jā, tas man uzreiz vienkārši atgādināja arī, protams, loģiski vai neloģiski, tas man uzreiz atgādināja par tantru, jo kā izskaidrot tantru, tu jūti beznosacījumu mīlestību pret visu. Okay. Kas tas ir? To nevar paskaidrot. To var tikai praktizēt. Tāpēc kā jebko dzīvē. Es to personīgi saistu ar tādu robežu atlaišanu. Ar tādu robežu atlaišanu un ļaušanu sev būt tajā kailumā, kāda es atnācu.
Man tas visvairāk nāk tieši caur reālu pieredzi ar savu partneri vai kaut ko tādu, kur es arvien vairāk atļauju sev būt, atļauju teikt, kas man ir vajadzīgs un visādi citādi. Bet, protams, tas spēlē arī visādi citādi dzīvē, jebko darot. Un, tā baudas gūšana tādā, kaut kādā klātesamībā. Jā. Šis ir forši, ko tu atgādināji par šo, kā tu pieredzi, ka tu atļaujies pieredzēt un šīs atlaist robežas esot kopā ar partneri. Tas ir tas foršais darbs seksualitāte. Tu vari to darīt forši. To var darīt, un to vajag pirmkārt darīt ar sevi, tad ar partneri, un tad, jo tādā veidā mēs pieredzam, mūsu nervu sistēma pieredz citu stāstu. Un tad, kad nervu sistēma ir pieredzējusi citu stāstu, tad iziet ārpus savas mājas, un prasīt to, ko man vajag, teikt to, ko man vajag, būt iejūtīgai pret citiem cilvēkiem, kad viņi nedara to, ko tu gribi, lai viņi dara, vai tev likās, ka viņiem vajadzētu to darīt, ir daudz vieglāk. Un nevis tāpēc, ka viņi ir mainījušies, bet tāpēc, ka tevī ir sajūta par savu pietiekamību, par savu varēšanu, par savu spēju būt ar sevi. Man liekas, šis ir viss. Man liekas, šis bija viss odziņu uz kūkas, svecīta nopūsta, viss ir aizgājis. Svecīta kapu svētkos. Nē, dzimšanas dienā. Baudpilnēs. Es esmu tomēr no alūksnes no kapu kultūras, un es to uzskatu kā par brīnišķīgu papildinājumu. Nevis kaut ko sliktu, absolūti tā. Un tantrā viena no sadaļām, un tāda ļoti svarīgs ir nevis tikai sakot gaismai, bet iet tumsā, iet nāvis tēmā, iet bailēs. Tā ir neizbēgama tēma, kas būs jāapskata strādāt ar seksualitāti. Tāpēc, lai ir tā svecīta gan uz dzimšanas dienas kūkas, gan uz kapiem. Jā, tieši tā. Labi, Ilze. Liels tev paldies. Man liekas, riktīgi pietiek, un paldies tev, ka dalījies. Jā, paldies tev, ka dalījies savā stāstā, un gan man, gan noteikti klausītājiem noteikti būs ko paņemt. Ko tu paņem no šī visa? Man ir jāpadomā, jo man zin kā ir, ka es saprotu tikai pēc tam. Ar visu man tā ir. Ar projektiem vai kur man riebis atvadas, jo es saprotu, kas notiek tikai nākamajā dienā. Bet tā kā no visas šīs dienas es esmu jau tik daudz paņēmis, gan runājot ar tevi, gan tavu vīru. Man liekas, jums te bija jābūt šodien. Man viss saslēdzās, un es jūtos vēl dziļāk kontaktā ar sevi. Un laikam tas, ko es paņemšu no šī, ir vairāk pievērst uzmanību, kas man rada baudu, un vairāk to praktizēt viena pati, un ļauties izjust vairāk, un ļauties darīt arī sajūtai. Grūti pastāstīt. Tāpat kā par seksualitāti izstāstīt, bet kaut kas man iekšēji norezonēja. Jā, man prieks. Paldies tev par klausīšanos un man likšanu iziet cauri manai dzīvei. Tas bija negaidīti. Labi, man tev ir neliela dāvaniņa arī. Es tev viņu pasniegšu tagad. Labi. Es ceru, ka tev būs baudpilna garšošana. Jā. Dzerot mūsu gardu muti, ko mēs dzeram jau šobrīd, ko tu droši vien, ka baudīji, jo tu esi baudas eksperte. Jā. Jā. Jā, šis tev ir dāvaniņā no garda muti un Valmiera mūžas, jo viņi atbalsta šīs epizodes. Un tieši tāpat mums ir arī sākuši atbalstīt plūktēņas, līdz ar to es tev dāvinu arī šādu tēņu ar rokām lasītu Nordic Green. Es gan nezinu, kas te ir sastāvā. Dried leaves of wild fireweed. Ugunspuķis. Jā. Tad tā ir principā melnā tēja. Šī ziemeļa melnā tēja. Liels paldies. Viss tas mums dzeram. Superīgi. Paldies. Labi, paldies tev.
tiekamies citās reizēs. Tiekamies vēl kaut kur pēc mēneša vai pēc gadiem. Jā. Paldies. Super, paldies. Čau. Bye. Man liekas, tā kā mēs, normāli. Cik mēs ilgi runājam? Liekas, kā pusotru stundu.